šodien svinām? Un kāpēc tos saucam par balta galdota svētkiem? Jautājums, protams, retorisks, jo atbildi uz to Kanādas Latviešu centra zālē zina ik viens. Vai nu no personīgās pieredzes piedaloties Latvijas neatkarības atjaunošanas centienos pirms vairākām 10 gadiem, vai no vecāku un vecvecāku stāstītā un iemācītā. Latvijas neatkarības atjaunošanas 35. gada dienu latvieši Toronto svinēja ar deju koncertu Sidrabota saule lec un iespēju vēlāk pašiem izdejoties arī ballē. Kad gribēju, tad dziedāju. Daudzām latviešu ģimenēm Norvēģijā 4. maijs kļuvis par nozīmīgiem svētkiem tikai pēc pārcelšanās prom no Latvijas. Norvēģijā dzīvojot, pēdējos gadus mēs katru gadu svinam, un tas ir lieliski iespēja bērniem pastāstīt un parādīt Latvijas vēsturi. Bergenā latvieši izraudzījušies radošu un filozofisku svinību formātu. Sajūtu dzejas darbnīcu kopā ar teksta mākslinieci Diānu Leli. Viņa aicina apzināties arī ar to, kā par Latviju runājam un domājam, mēs varam ietekmēt mūsu valsts attīstības ceļu. Tieši tāpēc manas radošās darbības mērķis un darbs ar vārdu ir paust tikai gaismu, gaišo, atgādināt cilvēkiem, ka tieši tā vārdam ir spēks. Vārds ir enerģija, tā ir skaņa, tā ir mūzika. Mēs redzam cilvēku, kam nav iespējas domāt, un šeit jau varbūt, ka cilvēks ir atvērts domāšanai, runāšanai un svinēt. Šo tekstu veidojot, domāju par to grūto ceļu, ko latvieši ir gājuši, lai atgūtu savu brīvību, savas spējas runāt, domāt un būt savā latvietībā. Tajā pašā dienā svētki izskanēja arī Īrijā ar jau 14. latviešu kultūras svētkiem. Esam ārkārtīgi gandarīti, ka tieši Latvijas neatkarības atjaunošanas dienā mēs varam būt šeit, lai pašā Dublinas sirdī Templbārā un svinēt Latviju, svinēt mūsu neatkarības vai brīvības svētkus, vai ne? Tieši tā, jo šī ir zīmīga vieta Dublinas sirdī, kas jau ir 14 gadu, un latviešu diaspora Īrijā ir tik ļoti pieradusi pie šiem svētkiem, kad, prasa vēl un vēl un vēl. Latvijas neatkarību svinēt šoreiz bija ielūgti arī draugi no brazīļu, mongoļu, gruzīnu, lietuviešu, igauņu un ziemeļīru kopienām. Šeit valda tik liela mīlestība, jūtamas īstas ilgas pēc mājām, bet vienlaikus arī prieks būt kopā. Saikni starp šīm divām sajūtām es atcerēšos visspilgtāk. Tikmēr Losandželosā, ASV, Baltā galdauta svētki svinēti ar 2 tuvējo latviešu skolu, tautas deju kopas Pērkonītis un latviešu kora priekšnesumiem. Gudra kā jūra, visa kur zeme. Līva Karlsone, Latviešu.com sadarbībā ar diasporas reportieriem speciāli Latvijas televīzijai.